Pirmais jautājums, varbūt ķersimies pie tā arī klāt, tad jums droši vien visiem ir viedoklis par esošo prezidentu, un varbūt nedaudz iezīmējot par viņa darba, izvērtēšanu, darbu, nedarbu, sauksim to tā, kas jums šķiet labi, kas varbūt netik labi, solījumi, izpildītais. Cimdarkungs, varbūt sāksim ar jums. Es domāju, ka mums jāsāk ar aktīvajiem politikā. Paldies, es par tehnisko pusi labprāt izteikšos. Par politiskiem vērtējumiem, varbūt bija arī kā pilsonis, kaut arī esmu ticies klātienē Zatlerkungu, bet šī gadījumā, pat cik jūs to diskusiju vēršat tādā griezumā, manuprāt, ir jāsaka par tiem cilvēkiem, kas pieraduši izteikties par politiķiem, kā politiķi. Tā kā es tad dodu rindu Veldaini, lūdzu. Tāds globāls redzējums, teiksim, protams, bija pārsteigums, ka Zatlerkungs vispār kļuva par prezidentu. Tas, kā notiek, kā redzam arī šobrīd, tas notika diezgan tādā ne visiem saprotamā formātā veidā, juridiski korekti. Tāda mums ir likumdošana, tajā pašā laikā priekš sabiedrību bieži nesaprotam, jums interesantā veidā pirmā valsts persona mums parādās pie apvēršana pat dažas dienas vai dažas stundas pirms balsošanas, kas, teiksim, manuprāt, ir tīri nepieņemami. Bet runājot par Zatlerkungu. Sākumā es biju, teiksim, godīgi sakot, tā kā vairāk viņa atbalstītājs, dēļ kaut vai tā, ka viņš bija pazīstams kā labs ķirurgs, kā cilvēks starptautiski atpazīstams, un viņam būtu jāizvērtē, kurš tad vēl cits, ja ne viņš. Tad maz tik daudz to kandidātu nebija, un tā kā likās Zatlerkungam pietiekoši daudz, teiksim, savas personīgā un viņš spējas izturēt spiediens no malas. Tos viņš, manuprāt, ir spējis izturēt, tajā pašā laikā mana sajūta, ka tāds reāls vīzijas, ko šī valstī darīt, kā sevi pārstāvēt, kā šo valstu pārstāvēt, diemžēl Zatlerkungam pietrūcis, un manuprāt, pietrūcis arī tomēr bišķiņ harizmas. Iespējams, tā harizma ārsta aprindās un savā vidē ir ļoti augsta un ļoti spēcīga. Tajā pašā laikā harizmas, lai būtu ar parastiem cilvēkiem, vismaz man arī kā tīri cilvēkam no sabiedrības, es viņā harizmu nejūtu, arī esmu ticojis viņu personīgi vairāk reizes, un tas ir varbūt tas, ko tu nevar cilvēkam pārmest to, kas viņam it kā varbūt no dabas nodots. Ja mēs runājam par politiskām lietām, tad droši vien, kad ir atzīstama lieta, ka viņš spējas tomēr ir pretoties un nenostoties kāda no politisko spēku pusēm, vismaz ārēji tā šķiet, nezinu, vai tas ir aizkulisku sarunās, un neesmu piedalījies. Bet, ja runājam par nākotni, tad jāsaka godīgi, kad ir tāds 50/50, tā kā arī gan izvēl šodien, teiksim, Saeimā īstenībā pēc nostāstiem veidojas tāds sajūtas, ka it kā varētu Zatlerkungam dot iespēju turpināt, jo viņš ir 4 gadus iekrājis, bet tajā pašā laikā, ka mums 4 gadus nesīs kaut ko jaunu un kaut ko savādāku un kaut ko nāciju uzrunājošu, es tur nejūtu. Tāpēc es Zatlerkungam 5 balsu sistēmā dotu 3, teiksim, kā prezidentu. Varbūt dosim vārdu jums, kā mediķu pārstāvim, varbūt tās. Tad, kad Zatlerkungu ievēlēja, es, protams, biju ļoti priecīga, un es teicu, ka tur ir ārsta smadzenes ar lielu kapacitāti, un kad tur gaidāms ir laba nākotne. Bet darba laikā, manuprāt, Zatlerkungam dažbrīd pietrūka drosmes, stingrāks stājas, bet ļoti pozitīvi viņā vērtēju izsvērtību un tādu nepārsteigšanos, lai stabilizētu mūsu daudznacionālo un varbūt pat vēl skarbāk teikt tādu divu nāciju sadzīvošanu. Zatlerkungs tomēr izrādīja tādu cieņu pret abām un šā vai tā mēs guvām tādu kompromisu mūsu zemē. Vēl viens solījums, ko Zatlerkungs solīja, bija izmaiņas medicīnā un sakārtošana medicīnā. Nav atrisināts šis jautājums. Epizodiski tomēr Zatlerkungs iemaisījās mūsu mediķu darīšanā, tad, kad bija lēmums slēgt traumu punktus, tad tas liels paldies, tomēr šo, es teikšu, neprātīgo lēmumu apstādināja. Bet mūsu medicīna īstenībā ir pilnīgi tuvu sabrukumam, un man pat liekas vairāk kā jebkura cita lieta. Un šis jautājums ir steidzami un smagi risināms. Klausoties, man mazliet vienmēr no tādas
tīri Latvijas politikas veidojumā mums jāsaprot, ka mēs nevaram pārvērtēt prezidenta institūtu tajā, ko viņš var paveikt, ko viņš var izdarīt. Prezidents nekad nebūs tas, kurš sakārtos, kā jūs teicat, viņš var iniciēt veselību, viņš var iniciēt izglītību, bet Latvija viņš vairāk ir reprezentatīvs, uz ārlietām virzīts, un tāpēc tajā vērtēšanā vairāk mēs skatāmies no šīta punkta, kā minēja Liepiņa kungs, varbūt šī harizma, starptautiska atpazīstamība. Bet kopumā es to balvu varbūt liktu pat mazliet lielāku, un kāpēc varbūt ir neliela arī skepse šobrīd politikā par Zatleru, tīri no malas vērojot, ka var būt, ka viņš ir pārāk labs tajā ziņā, ka viņš ir brīžiem jau sācis iesaistīties likumdošanā, apturējis vairākus likumus. Viņš jau ir izaudzis līdz tam līmenim, ka viņš spēja izsekot procesiem līdzi, un tad tas svaru kauss ir vairāk vai mazāk tomēr veidojies, izlīdzinājies. Kā atceramies tie ultimāti, kas bija Saeimai, mēs varam teikt, ka viņi tā brīža situācija bija atbilstoši, bet tā bija sava veida drosme, un varbūt tas ir, kas liek deputātiem, viņiem tomēr gribās, lai Saeimas izpildvarē šis lielāks kauss un jauns prezidents vairāk var strādāt iepazīšanos, vairāk var strādāt uz ārlietām, bet viņš nebūs tik ātri spēcīgs, viņam jāveido komanda, lai darbotos likumdošanas inicēšanā. Tāpēc varbūt tas vērtējums man būtu tāds 3+, jo protams, iešūpošanās bija kaut kādi tādi vairāk vai mazāk tie drosmīgie izgājieni, ka viņš tā vienkārši varētu teikt par teiksim, Saeimas sapurināšanu un tā publiskā sēde, ko daudz sauc par šovu, bet tomēr tas bija kaut kāds solis pretī tam, lai arī ieklausītos ministru kabinets un izpildvara. Jā. Mans viedoklis ir, diemžēl, savādāks. Kad ievēlēja Zatleru, es nebiju pilnīgi priecīgs. Un pat tagad arī iespējams nebūtu priecīgs, jo es uzskatu, ka toreiz vajadzētu kļūt par prezidentu Enziņa kungam. Viņš juridiski izglītots cilvēks, bijušais Satversmes priekšsēdētājs. Un es uzskatu vērtējumu par tas, kas notika. 13. janvārī Zatlers deva laiku politiķiem domāt, bet tanī brīdī vajadzēja Zatlera kungam rosināt Saeimas atlaišanu. Un ja viņš parādītu savu mugurkaulu toreiz, diemžēl būtu savādāka politiskā situācija tagad Latvijā nekā tagad. Viens plus, viņš ir politiski neitrāls. Tāpēc es viņam pasaku, un darbi, ko viņš ir darījis, atbrauc uz pilsētu, parunā cilvēkiem, bet tas neuzlabo cilvēku dzīvi, un viņš nav tik iesaistījies politikā, lai kaut ko arī censtos uzlabot dzīvi. Arī es piekritīšu medicīnas kundzes teiktajiem, ka medicīna tiešām uz sabrukuma sliekšņa, un pats kā ārsts, ja pat arī tanī lietā nav parādījis savu mugurkaulu. Es ielikšu viņam atzīmi 1 ar mīnus. Atvainot, bet tā ir manas viedoklis. Jāsaka tā, ka tad, kad ievēlēja Zatleru, es biju samērā skeptisks pret šo kandidatūru, ņemot vērā gan, teiksim, publiski pieejamo informāciju par Zatleru zināšanu līmeni, gan par valsts pārvaldi, valsts pārvaldes uzbūvi, gan par politiku kopumā. Bet darba gados, teiksim, aizvadīties 4 darba gados, Zatlers manās acīs auga gan, teiksim, protot, teiksim, pildīt savas līdzsvaru funkcijas starp dažādiem politiskiem spēkiem, gan pārstāvot valsti, teiksim. Pēc 13. janvāra notikumiem izvirzītais ultimāts Saeimai, teiksim, bija drosmīgs solis, tanī pašā laikā es nesajūtu pēcāk reāli, teiksim, šo izvirzīto priekšnoteikumu parlamentu deputātiem, teiksim, kontroli pēc formas, jā, pēc būtības īsti nesajūtu. Un, teiksim, runājot par prezidenta institūciju kā tādu, mums jau Satversmē ir ierakstīts, teiksim, viens ir šis vecuma cenzus, mēs prasām par prezidenta kandidātām vismaz 40 gadu vecuma slieksni pārsniegt. Respektīvi, mēs vēlamies redzēt nobriedušu personību mūsu valsts priekšgalā, kas var izteikt viedokļus, kam ir autoritāte sabiedrībā, bet pēdējo dienu notikumi, teiksim, atkal, teiksim, sagrāva manās acīs to labo tēlu, ko Zatlers bija būvējis pēdējos 4 gadus svārstoties, teiksim, vairākos pilsonisko brīvību jautājumos, nākot klējā ar publiskiem paziņojumiem, ka viņš atbalsta vienas vai otras reformas, bet saņemot atsevišķu politiķu kritiku jau pēc pusotras dienas bija gatavs, teiksim,
sabiedrībai ziņot kaut ko absolūti pretēji. Diemžēl, bet valsts galvā, manuprāt, šādas svārstības nav pieņemamas. Paldies! Zinot to, ka tiek ievēlēts prezidents, neloloja cerības lielas, kad kaut kas būtiski varētu mainīties. Ir viena lieta, kas ir jāapzinās, kad pēc lielām personībām nevienmēr ir iespējams iegūt tikpat lielu, spilgtu un spēcīgu personību. Tāpēc, negribot vienmēr, gribās salīdzināt ar to, kas ir bijis pirms tam, pirms Zatlera. Un te jāsaka, ka Zatleram objektīvi nav paveicies dēļ tā, ka Vīķa Freiberga, lai arī viņa bija līdzīgā stilā ievēlēta tāpat kā Zatlers, bet viņai sanāca veiksmīgāka politiskā situācija un veiksmīgāka komunikācija ar sabiedrību nekā Zatleram. Domāju, ka politiķi vēlot Zatleru cerēja un domāja, kad redzot viņa profesionālo darbu, kad viņš spēs tikpat profesionāli strādāt arī kā valsts prezidents. Tomēr gribu teikt, ka labs cilvēks tā diemžēl nav profesija un ir jāskatās un ir vietas, kur ar to, ka tu esi labs cilvēks, vien nepietiek. Tas, kas valsts prezidentam ir nepieciešams, kad viņš ir spēcīga personība, viņam ir sava vīzija, kuru var kritizēt, kura var nepatikt, bet ir sava vīzija, ir savs piedāvājums, un tad viņš ar to piedāvājumu iet, protams, tajā ietvarā, kas ir dota viņam no satversmes, bet es uzskatu, ka ar savu personību, ar savu izmantojot satversmes dotos rāmis, ļoti daudz prezidents spēja izdarīt. Man liekas, ka Zatlers varēja izdarīt krietni vairāk. Es gribēju piebilst, ka atzīmes liekot balvu sistēmā, vienmēr tā ir relatīva lieta, salīdzinot ar ko? Pret perfektu kaut ko cilvēks mūsu vēsturi zinošu, es piekristu, ka varētu būt liekams strīdnieks, pret perfektātu ko no. Bet tajā pašā laikā, protams, ir divi faktori. Pirmais ir vide, un vēl viens ir kā ievēlēšanas veids. Ievēlēšanas brīdī, ja mēs liktu atzīmi, mēs nevarētu ielikt nekādu atzīmi vispār, jo viņš bija tā kā neatpazīstams priekš publiskās telpas. Jau pēc pirmajiem notikumiem jau viņam sāka likt dažādas atzīmes par to, kā viņš faktiski tika iemests mutulī, un viņš patiesībā no sabiedrības tajā brīdī nesaņēma lielu atbalstu, bet viņš tomēr no situācijas izgāja, manuprāt, ļoti veiksmīgi, un arī turpmākā darbība, manuprāt, bija veiksmīga. Ja mēs ievērtējam to vidi, kad mēs neesam tāda nācija, kur katrs piecgadnieks, kas tiklīdz sāk sev apzināties, ka sabiedrības daļa saka, es būšu gatavs, es būšu nākošais prezidents, es esmu gatavs izvest jūs visus pārējos no krīzes, man ir redzējums. Mēs esam citādāki, mēs esam, diemžēl, selekcionēti padomu laikā un baronu laikā citādā domāšanas stilā. Un tad, ja cilvēks ir uzņēmies šo amatu un 4 gados ir paveicis noteiktas lietas, un varētu uzskaitīt, es viņam varētu tomēr likt pēc šīs reālās skalas 4,5, pie nosacījuma, ka Freibergai liekam 5, tad es viņam lieku 4,5, jo viņš ir nācis no mūsu vides, un viņš ir tāds kā jebkurš no mums, un es nezinu, vai kāds no šeit sēdošajiem būtu paveicis vairāk. Tā kā salīdzināsim ar sevi arī.